Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no ceplis.eu, un šodien mēs apskatīsim čuguna un tērauda apvienojumu malkas plīti Bella. Pirms apskatīsim plīts detaļas, iziesim cauri tehniskajiem parametriem. Vispirms jau sāksim ar plīts jaudu, jo tā arī, protams, ir kā apkuris iekārta, ne tikai kā plīts. Norādītā jauda ir 9 kW, aptuvenā apsildāmā platība 70 kvadrātmetri. Tas viss ir atkarīgs no siltuma zudumiem jūsu mājās. Plīts platums ir 87 cm, plīts dziļums ir 51 cm un augstums 81 cm. Liederības koeficients 76%, svars 120 kg, dūmvada diametrs 130 mm. Plīti var kurināt ar malku, briketēm un pat brūnoglēm. Tagad īsts apraksts par konkrēto modeli. Šis ir ražotājs Singmes Sobe flagmanis, vislielākais un spējīgākais plīts modelis, ko viņi ražo. Šai plītī, manuprāt, ir ļoti labi izpildītas pašas svarīgākās funkcijas, kas būs svarīgas lielai daļai Latvijas lietotāju. Un tiešām var redzēt, kad ražotājs ir piestrādājis un padomājis, kuras tad ir tās būtiskākās detaļas, kuras ikdienā mēs izmantojam. Bet tagad jau pārējām pie detalizētāka apskata. Sāksim ar virsmu. Tā ir izgatavota pilnībā no čuguna. Mums ir 5 izņemami riņķi, kurus var izņemt ar šo te rīku. Ļoti arī padomāts par tīrīšanu. Mēs varam izņemt šo te virsmas daļu, kas mums atļauj piekļuvi gandrīz pie visām būtiskākajām detaļām, kas attiecās uz otru plīts sānu. Mēs šo te plāksnīti arī varam izņemt, un tā arī ir paredzēta tīrīšanai. Dūmvads pieejams tikai no augšas, 130 mm diametrā. Dotajā brīdī ražotājs piedāvā šo te plīti tikai ar labās puses dūmvadu. Virsma arī ir krāsota, kas nozīmē, ka tā nerūsēs un arī, ka to būs vieglāk kopt. Šī te ārējā apdara ir izgatavota no tērauda. Tai nav nekāda saskarsme ar iekšējo degšanas procesu. Tā ir dekoratīva. Šī te plīts arī ir apkuras iekārta, tāpēc vajadzētu ņemt vērā, lai gan šī te ir dubultsiena ar gaisu starpā, šī te sānu siena tāpat būs pietiekami karsta. Tālāk jau par dekameru. Dekameras priekšpusē mums ir čuguna durvis ar iestrādātu kamīnu stikliņu. Tas dos jauku maigumu efektu, kā arī šai plītī ir ērvaša sistēma, kas nozīmē, ka atverot šo te gaisa padevi, priekšā veidosies gaisa aizkars un stikls vienmēr būs tīrs kurināšanas laikā. Ielūkosimies dekamerā. Dekamerai priekšā ir čugunrēžģis, lai malka nebojātu stiklu, bet ieskatoties iekšā dekamerā, varam redzēt, ka ir pieņemti ļoti daudz labi un, manuprāt, pareizi lēmumi. Viens jau runājot tīri par izmēru. Maksimālais malkas garums ir 43 cm, kas ļoti atvieglos kurināšanas procesu, it īpaši jūs kurināt ar malku. Tālāk jau otra lieta, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, ir tas, ka kurtuve ir pilnībā izvietota ar biezām čuguna plāksnēm. Čuguna plāksnes būs daudz izturīgākas par, šamata plāksnēm, kas būs biežāk jāmaina. Šīs te plāksnes var strādāt 10 līdz 15 gadus, un pat pēc tam tās varēs nomainīt. Tas ir ļoti svarīgi. Tas pats attiecās arī uz apakšējo daļu un, protams, resti, kas arī kaut kad būs jāmaina. Šai plītī to var izdarīt ļoti ātri. Runājot tieši par degšanas procesu, tas ir labi kontrolējams. Lai iekurtu plīti, mums ir jāatver šī te gaisa padeve. Šī te gaisa padeve nodrošinās pieplūdi caur čuguna resti. Kad degšanas process jau ir uzsākts, tad mēs to varam aizvērt ciet. Un augšējo gaisa padevi mēs gandrīz vienmēr atstājam vaļā. Kā jau iepriekš minēju, tā atbild par ērvaša sistēmu stikliņam. Tīrīšana arī ļoti elementāra, nekas liekas. Atveram durvis, izņemam pelnu atvilkni un to izberam. Atvilkni patiesību sakot arī ļoti ietilpīgi. Esam nonākuši pie cepeškrāsnes. Tās durvis arī izveidotas no čuguna. Liels stikls pārredzamai gatavošanai un termometrs,
varētu zināt, kādā temperatūrā jūs gatavojat. Pati cepeškrāsns būs pilnībā emelijēta, kas nozīmē, ka visādi tauki un eļļas, kas veidojās gatavošanas procesā, varēs noslaucīt ļoti viegli un pat varēs izmantot arī sadzīves ķīmiju. Cepeškrāsns apakšējā daļa ir izņemama vieglākai kopšanai. Komplektā arī nāk gan šī te sadalošā reste, gan arī cepešpanna. Šajā te labajā stūrī varam redzēt tādu kā vārstu. Atverot to, mēs varam pievienot nelielu tādu dūmainību ēdienam. Tas ir atkarībā, vai jūs to vēlaties. Ja nē, tad to var aizvērt ciet. Virs cepeškrāsnes mums šeit ir tāds kā izvelkams vārsts. To atverot vai aizverot, mēs varam kontrolēt dūmgāzu kustību. Kad tas ir atvērtā pozīcijā, kā pašlaik, dūmgāzes ies cepeškrāsnī pa augšu un pa taisno ārā skurstenī. Šis ir ieteicams režīms, kad tikko iekuram plīti. Tas palīdzēs daudz ātrāk iesildīt skursteni, bet, kad jau vēlamies sākt gatavošanu, aiztaisim to ciet un dūmgāzes jau sāks tikt vilktas gar cepeškrāsnes sānu, apakšu un otru sānu, to pilnībā uzsildot. Ļoti bieži klienti jautā, kas ir šeit apakšā. Pa lielam nekas tāds, par ko ikdienā vajadzētu domāt. Tā ir tīrīšanas lūka. Šeit ir 4 skrūves, to atskrūvējot. Vienreiz sezonā vajadzētu ar putekļsūcēju izsūkt sakritušos pelnus. Un pēdējais šim modelim arī ir atvilkne, kur var ievietot pannas, katlus vai jebkas, kas jums ir vajadzīgs gatavošanas procesā. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo te apskatu par malgas plīti Bella. Ja jums ir kāds papildus jautājums par konkrēto modeli, mēs esam šeit, lai palīdzētu. Mūsu kontakti ir atrodami kontaktu sadaļā. Ja jums ir kādas šaubas, vai šis vai kāds cits modelis ir īstais jums, mēs jūs saprotam, un mūsu mājaslapā ir atrodama sadaļa, kur var pieteikties klātienes konsultācijai šajā pašā izstāžu zālē Mārupas novadā. Vēlreiz paldies, un lai siltums katrās mājās!